visapkārt smaržo. Es 6 no rīta izēju laukā un aizēju, man ir garš augdobe. Man tur auga kalnu arlika, jo man viņu vajag. Pasmaržoju blakām mandragora, salvija, kumelīte arī un vērmele arī. Nu, ja tā dārza stūrītītes auga un var un spēj pieliekties un sasmaržoties, tad sezonas laikā pat tējas nav jācer, jo arī šī smaržu terapija ļoti labi iedarbojas uz mūsu smadzenēm. Un nu ir ceriņu laiks. Man ir stāsts par ceriņu krūmu. Sen atpakaļ nopirku ceriņu stādiņu no tā kunga grobiņā, lai viņam vieglas smiltis, kam bija privātais botāniskais dārzs, kur bija tik daudz podiņu ar visādiem stādiņiem, un ceriņš ar raibām lapām. Krūms ir liels, ziedi pliki, necili, pagājuši gadu skatos, nevisai daudz. Nu, parunāju. Nu, gan pastrostēju, gan paslavēju. Jūs neticēsiet. Mans ceriņkrūms ar raibām lapām, kam 15 gadus bija tikai skrai ziedi, šogad ir ar pildītiem, ar tādām vārpām un tik daudz, ka pat lapas neredz. Un blakus esošiem ir tonnām ziedu, gan krasavica maskli, gan agņīdām basa, gan pēļu zvejnieks. Es esmu ļoti laimīgs cilvēks, jo es dzīvoju Latvijā, kur ir tik daudz krāsu un kur ir tik daudz smaržu. Nu, modē jau nāks tas vecais, jo tas jaunais ir aizmirstais vecais. Un tas ir tik skaisti ieklausīties dabā, lakstīgau pogo, dzeguzu kūko, potniņiem bērniņu šķiļās, cip, 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 cālīši. Un katram šeit savu vietu. Arī mums šeit ir vieta. Un arī jums šeit ir vieta. Šeit ir vieta tiem cilvēkiem, kam ir dvēsele un kas prot mīlēt. Tie, kas to neprot, būs jāiemācās. Mīlēt nozīmē dot, nedomājot, kas man par to būs. Un tad jums būs ir zaļie pirkstiņi, ir laimīgi būsiet, un nekad nebūsiet vientuļi. Jo mēs jau paši savu likteni veidojam. Mums regulāri dod iespēju mainīt un mainīties. Nu, protams, tie, kas stāsta, ka viņiem nekā neiet, nu tad nekā arī neies. Un es nerunāju par alkohola lietotājiem, tiem nekad nekā neies. Jā, daudz smagu lietu netiek šobrīd, nu, tas jāpieņem. Pasaule attīrās, Covid seks, ir arī smagas slimības. Un tā pote ir jāuztver ļoti nopietni. Vēl joprojām. Tas ir aktuāli, tas nebeigsies ne tagad un nebeigsies tuvākā laikā. Uztveriet nopietni to, ko saka mediķi, jo viņi zina labāk nekā jūs. Sekas ir briesmīgākas par pašu slimību. Padomājiet. Un klausiet, dakteris. Es ieteiktu to. Mēģiniet mīlēt sevi, rūpējoties par sevi. Atā.